Labdien! Ir jau labi. Es iešu godēju, tad es mājās. Paskat. Viņas jau tagad ir naidā. Meldra jau viņai nepiedos. Jā, es viņai arī nepiedotu. Es zinu, visi mani nīst, lai mani nīst, lai mani nievā. Vienalga man. Tēvs šito zināja, tēvs un vēl cits arī, ko viņi spēlē. Sīmans arī zināja. Tikai pēdējos gadus nebija prātīgi izrādīt, ka mēs esam latvieši. Un tā, ka Sīmanu paņēma, es vispār ar bērniem nerunāju latviski, lai aizmirst, lai nezinu. Kad atrod viņus, tad atved gan uz tēvu mājām. Es gribu viņus apskatīt un apmīļot. Tagad jau robežas būšot vaļā. Jā. Atvedīšu, noteikti atvedīšu. Tikai kā viņus atrast? Zini, es domāju tā, aiziešu uz Maskavu, nosēdīšos uz ministrijas trepēm un neiešu prom, kamēr nebūs kāda skaidrība. Nu, jā. Paspēlē vēl kaut ko, tu tik smuki spēlē. Jānis iemācīja. Un akordeonu arī uzdāvināja. Tas sadega. Žēl. Bet viņiem abiem labi iznāca. Jā, mēs... Nu, nekā tai bodē nav. Pēc kartītēm pienākās, bet nekā bodē nav. Vai... Kaut vai ziepes. Un nevajag arī. Es visu mūžu pat esmu vārējusi. Kāpēc tad tu nevari? Nokausim cūku, būs zarnu tauki. Cik tur tā darba? Ko nu darbs? Kaut arī nav mazais. Es savu mūžu nesmu ģīmi mazgājis pašvārītās ziepēs. Atceries, bija Ulmaņa laikos kādreiz peruīna. Jā. Burvīgi smaržoja. Un tagad paosti. Nu, pēc suņa. Ej, no. Un konfekts arī pabālos nobružātos papīrīšos ar zapu. Nu, vismaz būs kaut kas, ko pie tējas pagraust. Kādu jaunu ziņu dzirdēji? Jānis sauc uz izpildu komiteju. Meldru satiku. Augsta kā ledus. Tik vien pateica, ka Anna paklupus un kā aizmežģījusi. Jā, veduši. Nu, bet, protams, nav taču vairs, kas iebrauka. Vēstules nav? Ir. No Alberta. Raksta, ka riepa pārdurta bijusi. Dabūjis mainīt riteni. Sācies uzbrukums. Kritis un tieši dubļos. Dikti smuks esot piecēlies. Vēl joko. Un no Uves? No Uves nav nekāda ziņa. Jau ilgu laiku. Alberts arī neko nezinot. Vai? Fronte tagad ir gara un tālu. Neko nezinu. Jānis, dieniņ, nu, kā īsti maišvelnieka. Es jau nebiju tā domājusi. Es jau tikai gribēju... Mīļā Veronika.
Tas nav atmaksājams, tas prieks, ko tu man sagādāji ar savu ierašanos. Tagad par Sīmanīti arī man prāts mierīgs. Vismaz viens dēls nodzīvojis laimīgas dienas ar savu sieviņu. Žēl, ka tik īsas. Vecmā mums jābrauc. Vilciens uz Rīgu. Jā. Nu tad, laimīgi vedekliņi. Atved mazbērnus. Laimīgi ceļu. Nopērts biļeti Veronikai. Protams. Mums tak naudas vairāk nekā. Atbrauc. Desmitais postenis. Jā. Cik? Jā. Uzgaidiet mirklīti. Labdien, man ir pavēle, man izsauc. Ejiet augšā. Jā. Nu gan atradu, ko lasīt. Arī ko lasīt. Sveiki. Kam tu no manis ko vajag? Viņa bija pendri vai savecīt. Mums no tevis neko nevajag, bet tev gan vajag. Nodevs nav izpildīts. Tu zini, kā to sauc? Sabotāža. Bet nodevs ir pārāk lielas. Nu, paņemiet papīru, pats aprēķiniet. Cik hektāru, kāda raža, cik maizei, cik sēklu? Jā, pareizi. Maizi. Frontē vajag maizi, aizmugurē vajag maizi, proletariāts varonīgā darbā dziedē, kā rasīs tās brūces. Nu, bet ja mēs paši būsim pusbadā, kurš ars, kurš sēs? Jaunie darba zemnieki ars un sēs. Viņa taču nav ne zirgu, ne ārklu. Ja jūs saimnieks iznīdēsiet, ko dabūsiet no nabagiem? Viņi paši prasa. Nekās iedosim. MTS, mašīnu traktoru stacija. Vo! Zvēri! Tu tāds redzējis neesi. Pirms kara mums arī bija traktors. Ko es teicu? Boģi, sabotieri. Cietums pēc tevis raud draudziņu. Pakas, kur es graudus apracis. Pavļiku Marozovu zini? Nepazīstu. Padomju patriots bija, kaut puika. Pateica padomju varai, kur tēvs noslēpis graudus. Kulak par to viņu nogalināja. Skaties, ka arī tavs dēls. Es neesmu precējies. Nu, pats vainīgs. Sveicināti, biedri. Sveiki, biedri priekšsēdētāji.
izveicu audzināšanas darbu ar Buču saimniecības nārbuļu īpašnieku. Jūs? Atceries? Jā, iecēla par jauno rajonu izpildu komitejas priekšsēdētāju. Kā vietējā apstākļi pazinēja. Nu, kas uz sirds? Nodevs. Nu, nav jau tā, ka nevarētu samaksāt, bet sēklai nepietiek. Nu, tā ir partijas un valsts politika. Budži ir jāiznīcina kā šķira. Nu, bet kā pirms kara atstāja 30 hektārus? Ļāva dzīvot. Kāpēc tagad? Budži jāiznīcina. Mans brālis Uve un tēvs, tas ir patēvs, viņi tagad karo jūsu pusē. Vai tad viņi arī budži jāiznīcina? Tas puisis tomēr ir sarkanajā armijā. Malacis. Nu, cik es saprotu, viņi tagad ir jaunie darba zemnieki un kā frontinieki arī baudīs visas priekšrocības. Tu par daudz runā. Mēli var ātri aizvest uz elli, bet atpakaļ es šaubos. Un vēl, lielie meža masīvi tiek ieskaitīti valsts fondos. Kā arī nārbuļu meži? Bet, protams, tas ir labi. Tad samazinās kopējā platība. Un tad jau var sākt kaut ko domāt. Starp citu, tā kalpone poliete. Jadviga? Jā. Viņa joprojām ir nārbuļos. Pasveicināt? Nē. Sveiks! Kā gāja? Labi. Jo sliktāk vairs nevar būt. No Uves. Beidzot. Uve ievainots! Hospitālā esmu. Kur? Kaut kur pie Maskavas. Ieva, Uve ievainots. Kas? Hospitālā esot pie Maskavas. Un ievainots, nesot smagu drīz būšot mājās. Nu, kas vēl? Sūta sveicienus. Kā uz balvu sataisīsies? Ko? Alberts raksta, ka piekomandēts Rīgas hospitāliem viņš vedot smagi ievainotos no Kurzemes frontes. Viņš grib, lai es braucu satikties. Un tu skriesi? Nē, kā tāds skuķis. Nu, tak burkāns stādāmais laiks. Parīt ienāksies vecs mēnesis sīpoli jābāž zemē. Es tikai uz dažām dieniņām, tikai. Atā. Un bez mēteļa. Ak, tu tētīte. Ak, tu tētīte. Ieva! Ieva! Ieviņa!
Viņa mētelis. Nu, bet ja mēs tos sīpols vecā mēnesī neiestādīsim, nu tad tā izies stobros. Ir nu gan nocietusies. Nu, drīz tā karš beigsies un varēsiet tikties no rīta līdz vakaram. Mēs visu mūžu esam tik labi satikuši. Nu, ko mēs tagad sāksim strīdēties? Nu, labi, dari, kā zini. Tikai tas jau nu gan ir tiesa, ka visi strīdi jau ir bijuši tikai Alberta dēļ. Citādi tu jau man esi laba vedekla. Es tik uztraucos, ka te Rīgā tur tā bailīgi ir. Ko? Es šajā klētā izskatos jaunāk, vai ne? Kāpēc tu neko nejautā par mājām? Mājas man tagad ir līdzās. Pagaidi, kāds var redzēt? Nav taču neviena. Vai Rīga tik tukša? Nu, taču redzi. Tiešām kā brūt ar Brodgānu. Katrīna man teica, es skrienot uz satikšanos ar Brodgānu. Tā es arī jūtos. Vai tā aizvedīs? Man uz kino. Es gribu redzēt tās Miglas bildes. Jā, tad tu taču vispār neslēdzējies. Saprotams, ka ne. Un tu esi? Jā. Kā sākumā Maskavā, pēc tam Rīgā. Pagadies. Tagad vēl vairāk baidīšos par tevi. Tas ir beidzies! Viss beidzies! Nu, Jēzus Marija, nu mēģiniet paskaties, kurš tas trauks tagad atkal mazgās piekautuši viss. Tas ir jāliks. Šot!
Jadviga, Ā? bet tā runā, ka saimnieki drīz vairs kalpus turēt nedrīkstēs. Kur mēs paliksim? Ko mēs iesāksim? Jā, viem. Klau, varbūt mēs varam samesties kopā un pieprasīt zemi. Mēs to drīkstam. Man ko jādomā, ka tu man bildini, vai? Nu, tā jau tu vari domāt, ja vēlies. Sāksim saimniekot paši. Gdzie? Nu, pat taču būda. Un bērni. Bērni man ir labi, tu pat redzēsi. Puiku skolas laikā kopmītnē. Mazā dārtiena pat dzīvot jau pieduši tā, kā saimnieci viņu ļoti liela. Kur nu liela? 5. gads. Saimniekiem tik un tā to zemi neatstās. Un viņi mums ir parādā par darbu. Tā kā var dod man dod zirgu, tev gotiņu. Nārbuļus neaplaupīšu. Kāda laupīšana? Tev taču pienāks un man arī. Ja nepaņemsim mēs, paņems citi. Es to zinu. Es tiekos ar pagastu vīriem. Aha, un tie tev sāģitē. Kāpēc? Nē. Tu dzirdi, kā tas skan? Sava zeme. Sava. Nē, mēnētiņa. Nārbuļu zeme. Tā jau šņē. Klau! Mēs taču varam iet uz Liepājām. Liepa ir projām. Māja stāv tukša. Ir bija aizgājis apskatīties. Laba māja. Arī inventārs nav izvazāts. Dzird. Lai gan viņš teica, ka varbūt dušot atpakaļ, bet es nedomāju. Kas ir pārobežai, tas uz neatgriešanos. Tu varēsi dzīvot kā kundze. Ņeznam. Tas viss nāk tik pēkšņi. Bet vai tad es tev atbildi šodien prasu? Šodien mēs tikai pasties ar vistiņu esam galā tikuši. Tu tikai pierakst, lai neaizmirst. Kā var atmērīt jau apsētus laukus, kas likuma nekādu vairāk nav? Es pats iesēju, saproti? Tur, kur iesprausti ir mietiņi, uzber kupicas, vidū stabiņš ar numuru. Pēc nedēļas mēs brauksim pārbaudīt. Un nekādu te krustakmeņu un nekādas manticības. Nu, saimnieki, derēja Magaričas, kaut vai dzimtenīte. Citiem jau nemaz nav jāprasa paši dot. Viņiem jūs zem iedodat, bet man atņemat. Meinard? Meinard! Ko tad tu to zemi nepieprasīji, ko no nārbuļiem atmērīji? Nu, kādreiz tev saimnieku un abām saimniecēm pēc tām acīs paskatītos. Un tāpat kā pirms 5 gadiem. Māju lai uzcēli no nārbuļu meža lietas kokiem. Māju? Būda! Ja tu zinātu, kā man ziemā vējš vilka pa baļķu starpām. Mēs, saimnieki, iesim uz Liepājām. Ko tur? Dzīvot! Laba māja.
10 hektāru zemes. Tā kā zemnieki, es tā teikt, uzsaka te vietu. Tev tāpat kalpus neviens turēt neatļaus. Tad jau iznāk, ka tu savā mūžā 2 reizes uzsaki vietu. Vienreiz jau atgriezies, ka 2 reizi nesanāk tāpat. Šoreiz kā āmeņu baznīcā. Es saimnieku tagad būšu saimnieks. Bērns izskološu. Man jau savulaik Einī pareģoja. Dziedrēja. Ka meita tikšot lielos priekšniekos. Skolas tagad pa brīvu. Arī puikiņu izskološu. Lai veicas. Jāni, tu uzsmēķēt negribi? Un tu uzspēlēt akordeonu negribi? Jāni, pagaidi, man vēl ir tā viena lieta tev pasakām. Tu man esi palicis parādā par pagājušo gadu, un es tā domāju, varbūt, dod man zirgu, sēklus tiesu, būs diezgan. Nebaidies, samaksāšu. Taču tā nebija likts. Man jārūpēs arī par Uvis un Alberta zemi. Karš beidzies, drīz ap 2 būs mājās. Un sēklas pašiem maz. Bet zirgi viņiem būs vajadzīgi. To tu man nestāsti, ka tev graudu tik vien bija kā klētī. Ja mēs pasauktu miliciju, pakrutītu vienu kaktu otru, es domāju, ka mēs varbūt kaut ko arī atrastu. Un ko tu nesauci? Tu jau izpildu komitejā celies un gulies, varētu domāt, ka Brūtu tur es atradis. Brūti man te pat mājās. Jadvigas ņemšu līdzi. Dāvanas salika vezumā? Jā. Man liekas, ka vajadzētu apsekt, sāk līņāt. Dobrze. Nu tad sveicin mīļi savējos. Jā. Nu, redz, mums ar Jēkabu neiznāca sagaidīt zelta kārsts. Nu, brauc. Atā, rīt būšu mājās. Gaidīšu. Ja. Mēnards iešot uz Lieplējām un tevi ņemšot līdzi. Nu, tā ne par kalpojumu. Nu jā, tāda saruna bija. Bet, es jau nekādu atbildi nedevu. Nē, man jau ir vienalga. Es jau redzu, ka Nārbuļos tagad liels pārmaiņas gaidāmas. Vieni aiziet, otri nāks vietā. Bet to es tev no sirds saku. Bērni reti, kad pieņem pamāti. Un ja tev 2 spuras pretī cels, kur tu ņemis priekš viņiem mīlestību? Mēnards jau arī nav tāds, ka viņa dēļ dziedādama akālēks. Jēzus Marija teica taču, ka vēl nekas nav norunāts. Nu, labi. Nu, kad tad to darīsiet? Laiks negaida. Vai, nu. Ой, какого сарейба? Хоть. Ой, хоть. Ох, тут ты. Palietas laiku. Nebija stiprs, silts un audzelīgs. Neizmirki. Un pati? Mērcēties nav tagad pārguru? Ne. Vēs ūdens dar jaunāku.
Jaunojies. Tikai atkal neaizmirst apliet stādiņus. Dobře. Tu nemaz neesi izmainījies. Tāda pati kā iepriekš. Jēzus Marija. Ēdīgais. Tu nu gan izskaties ekstra šilo. Palīdz man citādies pa galvam. Palīdzēt kā? Un kur tu vispār uzradies? Man ir garūši, man grib visi ēst. Nu, neznam. Lūdzu. Nu, varbūt te pat tās ienākšā, es nezinu. Kad satumsīs, es kaut ko izdomāšu. Gaidi. Nārbuļos izpalacam? Jā. Negluži. Gaidi. Prom, tā ir dzīvo savās lieplējās. Es atnācu apšaucīt savu. Jadviga! Tā savu. Maidais. Jadviga! Es šonakt palikšu pie tevis. Rīt mēs paņemsim huvi, visus tev iedzīvu un aizam prom pie manis. Mums tā lieta reizi jānodara, Jadviga. Tas nebūs kančsies ar dzērājiem, nepirks. Jadviga, es neesmu nekas dzērājs. Tu man nemaz nepazīsti. Pušķā! Jadviga, man priekš tevis ir kaut kas. Paskaties. Daudz labāks. Tu palūko kaut ko arī zakuskai. Tieši, visi guļ. Lai viņi guļ. Tieši. Satrasim arī mēs uz derībām un liksimies gultā kā vīrs un sieva. Tieši. Tu aizvotē tur saimnieka zeķītis? Ka tu laikam viņai esi ieskatījusies. Tāpēc tur. Tāpēc tu te tā ar mani lauzies. Tāpēc tur, viņas ir jāmaskā. Es neredzu tev vajadzīgi. Nu, ko tu tirpi man? Kas es tev pielaulāties un vai? Vispār ej prom un atnāc tad, kad nebūs pieceries. Iezersim uz to mūsu saskanīgo Uztīgo dzīvošanu. Vai tik tā saskanīgā dzīvošana nebūs pie pilnas pudeles? Jadviga, kad tu man esi redzējis pidzeršu? Jadviga, kad? Nu, agrāk jau nē. Bet ko var zināt tagad, kad es sasaties ar tiem kopā? Dzīve man ir žabota, nenokārtota dzīve. Es jūtos kā tāds nepiesiets. Es mēdājos šā un tā. Zeme ir, zirga nava. Kā lai es apseiku? Sēklas arī nav. Ko es rudenī pļaušu? Nu, tad jau gan. Nu, es tev krentiem ko, ha? Jadviga, tu zināt, kā mēs dzīvosim. Kā mēs dzīvosim. Tas nekas, ka tu esi gājis ar šitiem 10 visiem vīriem, večiem gultām. Es tevi sev pielāgošu tikai. Es pielāgošu tevi sev. Sev pielāgošu. Sev tevi. Man atmērš tās dzīvošanas darbi, kurš
Да, Витя. Es tev atnesu zeķis. Un Jāņa veco meitu apsakties. Un ēdienu. Rād šurp savu roku. Oi, Jēzus Marija. Ko melna. Mežā mūsu jūļņa. Ilgi jau mežā? Pusgolu. Jēzus. Kazimieru pīmiņa. Jēzus Marija, kā tad to aizmirst? Viņš man gribēja nosist. Tavu nevainību sargādams. Starī kriča. Būtu neaizmirst. Jūmoti mūsu 41. gadā Krīvi uz Siberijā sūtīja. Igoja vocīši. Es pīzasacīju Vācu bataljonā. Pēčāk igoja Krīvi. A kur man bija citur liktīs? Īmuku mežā. A īmukus čekis tikai začus vajāja visu laiku. Zīmā grivši bija. Atgojam uz itū pusi. Domāju, mite būs labāk. Aite tas pats. Nu, neko pajūkam uz visam pusam. Domāju, īšu uz Nārbuļu mite hoč kādu pazīstu. Labi, Jadvīga, ka tevi sastopu. Oi, Jēzus, Edigi, kur tu liksies? Te visiem ir bail. Un manis arī drīz te nebūs, es precos. Un valūs. Kurš tad esi īstīs? Īstīs. Kāds tur īstīs? Mēnerts. Viņam zemi iedeva Lieplējās tagad dzīvo. Kalps jau tagad turēt vairs nedrīkst. Kur tad es likšos? Tik veci jau neesmu, lai pie saimniekiem mūžu maizē ietu. Nu, ceņiešu. Kad to aizīs pa iešu. Nu, labi. Tad nu es iešu. Līdz rītvakaram. Viss rāms un, ja kāds nāk, nerādies. Ja vajadzība, pa durvīm neej, tur aizmugurēja lūka. Nu, ko tu te krokli kā tāda nelaimes čupi? Tu braukas svaidi. Rēdniec pasauc. Paēdi. Nu, nav labi tā. Ar svešu galdu kārstīties. Nu, es zinu, ka mums nekā nav. Nu, neraudi. Lai gan kāpēc nav? Maize mums ir. Tauki mums ir. Es jau meitiņu tavos gados. Nu, kuš. Tavos gados pie saimniecēm jau gan nozagāja. Tu dusmojies uz mani? Mīties naktī mežā mībrājas starstī, tāpēc es nebiju mājās. Es gribu savā mājām.
Mietiņa, es zinu. Tad es domāju, ka šeit ir daudz labāk. Šeit ir liela gaiša istaba. Mēs nekur neiesim projām. Paliksim šeit. Dārtu! Meinards klausās. Nu, kā tas ir steidzīgi? Nu, kas tad atkal? Tā pa mežiem skraidājot, es savu zemīti neapsiešu. Un Jānis maz ir gari neiediev starp citu. Un pēc tiem MTS mirlām man ir jāstāv rindā. Man kā zemniekam nav laika tvarstīt bandītus. Nu, ar sieviņu ar govu atmetīšu, es domāju, tad būs vieglāk. Kā tu nezināji? Jā, es precos. Nu, labi. Jā. Šajā vietā pirms 2 gadiem man nošāva sieva. Tikai redz, toreiz ķērājos bija tie, kurus mēs tagad ar tevi kopā tvarstam. Tad jau tev ar viņiem savu rēķini. Es nezinu. Varbūt tie bija viena, varbūt tie bija otra. Ja toreiz pilnīgi akla otrāpi. Es atnācu tikai tad, kad visiem bija projām. Maitas. Nekas. Ilgi viņus neskraidīs. Drīz atnāks Angļi. Tad mēs viņiem parādīsim. Zaudējuši vairāk nekā friči. Ha? Klausies, es tev
Es te tomēr apskaužu. Kā tevi sauc? Evalds. Meinards. Saproties, tev mājās ir sieviņa. Tev mājās ir bērniņi. Kas ir? Neveicis mīlestības frontē? Nē, tā es negribētu teikt. Bet, zini, tas mans sievišķis tomēr mazliet spurojas pretī. Man liekas, ka viņam tas viss ir iedzimis. Es tev palīdzēšu, nu. Kādā ziņā? Aiziešu līdzi, nu. Ko? Tu zini labi. Lai viņi redz, ka man ir draugi, nu. Ko? Ne? Ka es neesmu viens, ko? Kā bankā? Nu, sarunājuši. Nu jā. Sarunājuši. Bet ātrākā naktī mēs pie tavs Anniņas nemaz netiksim. Labi, lai būtu naktī. Tikai nevis Anniņa, bet Jadviga. Un bez viņas es projām neiešu. Un man būs liecinieks. Labi. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēsota mūžas lauka, nevar vējus saslaucīt. Vēsota mūžas lauka, nevar vējus saslaucīt. Vēsota mūžas lauka, nevar saslaucīt. Vēsota mūžas lauka, nevar vējus saslaucīt. Saslaucīt, saslaucīt, nevar saslaucīt.